Ketrīnas Gildineres grāmata Labrīt, briesmoni! 5 stāsti par varonīgu ceļu uz emocionālu atveseļošanos ir psihoterapeites 5 pacientu stāsti. Katram pacientam ir noslēpums, kas pamazām atklājas terapijas laikā. Viņi meklē psihoterapeites palīdzību, lai pārvarētu kādus sarežģījumus savā šī brīža dzīvē, bet apjauš, ka viņu ciešanu avots slēpjas daudz dziļāk. Šefalica Bari ceļvedus vecākiem, kā soli pa solim atrast risinājumus un apzināti radīt pilnvērtīgas vecāku un bērnu attiecības. Šefali ir kliniskā psiholoģe, kas vairāk jau nekā 20 gadus strādā ar vecākiem. Šī ir uz pierādījumiem balstīta rokas grāmata, kādu vēlētos visi vecāki. Ceļvedis vecākiem ir papildināts ar detalizētiem metožu aprakstiem un konkrētiem piemēriem, un kalpo kā norādes, kā ļaut bērniem būt pašiem un kā mainīties līdz ar viņiem. Iznākusi Ilgoņa Vilka grāmatas Astronomija Latvijā 20. gadsimtā 1. daļa. Monogrāfijas autors veicis apjomīgu darbu, izpētot gan zinātniskās publikācijas un astronomisko novērojumu žurnālus, gan arhīvu materiālus, kā arī uzklausot astronomijas veterānu atmiņas. To visu apkopojot, izveidota plaša Latvijas astronomijas vēstures aina. Linda Mūrniece sarakstījusi politisku biogrāfiju Meitene ar pistoli uz jumta. Pati autore par uzrakstīto saka: grāmata ir kā emocionāls sprādziens, kurā esmu pateikusi savas sajūtas, taisnību par daudziem notikumiem, kur tiku nesaprasta vai pārprasta. Norakstīju to visu no sevis. Agrita Ozola grāmatā Sibīrijas vēstules piedāvā savu stāstu par cilvēkiem, kas izrādījuši pretestību padomju okupācijas režīmam un nonākuši Gulaga nometnēs vai nometnājuma vietās un spējuši saglabāt savu patību. Skatuves mākslas tulkojumu antoloģija Spriedzes lauki tapusi kā atbilde uz nepieciešamību pētīt, izprast un skaidrot parādības, kas ir novērojamas pasaulē un nepārprotami ietekmējušas mūsdienu Latvijas teātri. Izdevumā izlasāmi pārspriedumi un ierosinājumi domāšanai par laikmetīgās skatuves mākslas praksēm. Ir izdotas vairākas Lato Lapsas grāmatas. Tās ir Hienu banda 2 daļās, arī grāmatu ciklā Vēzis iznākušas 2 grāmatas, kā arī Karalis, Pliks, Prasts, Melīgs. Grāmatās atspoguļoti paša autora Lato Lapsas uzskati par to, kādā valstī un ar kādiem cilvēkiem kopā mēs dzīvojam. Līgas Baņķieres un Ievas Trillo grāmata Krāsa un gaisma Valdis Bušs tapusi atzīmējot mākslinieka Valda Buša 100. dzimšanas dienu. Grāmata ir gan vizuāls, gan intelektuāls ceļojums, kas izgaismo vienu no sava laika izcilākā latviešu ainavu gleznotāja radošo ceļu. Nacionālā botāniskā dārza oranžērijas vadītāja Zane Purne grāmatā Mājas augi veselībai sagatavojusi padomus un ieteikumus par vairāk nekā 50 augiem ar ārstniecisku iedarbību. Attēlos un aprakstos uzzinām arī par augu kopšanu un pavairošanu. Aizrautīgā latviešu ceļotāja Laine Pērse savā jaunākajā grāmatā Sarkanā Pūķa zemē piedzīvojumi un atklājumi mūsdienu Ķīnā apraksta maģisko ceļojumu pa Ķīnu. Viņa šeit ierodas izaicinājumiem pilnajā pandēmijas laikā un pavada 3,5 gadus, strādājot valodu skolā kā angļu valodas skolotāja. Viņa apceļo gandrīz visas šīs plašās un daudzveidīgās zemes provinces.